Šodien pie manis viesos ir daktere, homeopāte un akupunktūras speciālists daktare Anna Kaļķe. Labdien, Anna! Labdien! Mēs esam diezgan tādā avantūriskā pasākumā, podkāstā par homeopātiju. Man ir tev tāds jautājums. Homeopātija un medicīna, tas ir, kā teikt, cieši saistītas lietas vai arī viens un tas pats. Kāds ir tavs ceļš vispār līdz Rīgas medicīnas institūtam? Kā tu kļuvi par ārstu? To, ka es būšu ārste, man šķiet, es zināju jau piedzimstot. Jo citu vēlmju, cik es sevi atceros, gan 4-5 gadu vecumā, kad gribās kļūt par balerīnu un aktrisi un dziedātāju, mana vēlme bija kļūt par ārstu. To, ka es būšu ārste, es zināju vienmēr. Man patika daudz, kas es deju kolektīvā, es spēlēju dramatiskajā pulciņā. Es uzstājos skolnieku radioteātrī Pionieru pilī, kā tas toreiz bija pieņemts. Bet tas viss bija ar domu, ka tas ir tāpat šodien un ne jau uz ilgu laiku. Stājoties institūtā, pirmā gadā es institūtā netiku, un tad tā bēdīgi ejot mājās pa Tērbatas ielu garām toreiz lielam labam antikvariātam, iegāju, jo es tur šad tad iegāju, ieraudzīju interesantu grāmatu zilos vāciņos, necilos par 2 rubļi ar kapeikām. Un nosaukums bija Asnovi gomeoterapija. Man tas likās kaut kas tāds interesants, jo vārds terapija jau saistījās ar medicīnu noteikti. To pirmo vārdu es tā īsti neizpratu, bet to grāmatiņu es nopirku. Tā ir mana pirmā grāmata, kas saistīta ar homeopātiju. Viņa man arī pašai dienai, un starp citu viņa ir ļoti interesanta. Pabeidzot institūtu, protams, es mēģināju pajautāt 3. kursā farmakoloģijas katedrā, kas ir homeopātija, jo to grāmatu es šad tad pacilāju. Es labāk nevienam nestāstīšu rezultātus. Kāda bija atbilde? Rezultāti bija bēdīgi šim manam jautājumam. Bet pabeidzot institūtu, tajos laikos jau nebija ne internatūras, ne rezidentūras, nekā cita. Pēc 6. kursa, pēc sadales, es kā akušeres ginekologs aizbraucu strādāt uz rajonu. Jo mana pirmā specialitāte ir akušērija ginekoloģija, kura man tiešām ļoti interesēja, ļoti patika. Un ja tad man kāds būtu teicis, kad es pēc kādiem gadiem, 10 vai vairāk, varbūt nebūšu ginekologs, es būtu teikusi, ka zini. Nav taisnība. Tas nav iespējams. Taisnība, un tas nav par mani. Jā, darbs bija dramatisks. Nerunāsim jau par to, teiksim, kad 4,5 slodžu vietā ir viena fiziskā persona, bet tas nav par to. Jauns un spēcīgs jau var izturēt ļoti daudz. Bet tas nodrošinājums ar medikamentiem, ar instrumentiem, ar visu, ko vajadzēja darbam, tas bija vienkārši briesmīgs. Lielā daļa medikamentu bija uz sadali. Jūs to, protams, nestādaties priekšā, jo jūs tos laikus nepiedzīvojāt, paldies Dievam. Tādas lietas kā oksitocīna ampula, pituitrīna ampula bija uz sadali, nerunājot par... Vienam tiek, vienam netiek. Cik ir, tik ir. Cik ir, tik ir. Plaša spektra antibiotikas jāraksta iesniegums galvenam ārstam un jāsaņem rezolūcija izsniegt. Un tad slimnīcas virsmāsa izsniedz priekš viena pacienta. Teiksim, bez ierobežojuma īsti bija penicilīns un streptomicīns. Protams, likās jau, ka ir taču jābūt vēl kaut kam, jo pasaulē cilvēki ir ārstējušies arī pirms slimnīcām un pirms antibiotiku ēras un tā tālāk. Bet,
tajos laikos tas vienkārši nebija nekāda iespēju līdz tam aizrakties, kas vēl varētu būt. Līdz nokļūstot atpakaļ, atgriežoties Rīgā, mēs ar vīru bijām rīdznieki, un mēs tomēr atgriezījāmies Rīgā pēc 7 gada darba laukos. Mani pierunāja studēt medicīnas ģenētiku. Rīgā bija ģimenes un laulību konsultācija, kas tiem laikiem skaitījās ārkārtīgi progresīvs iestādījums. Bez maz vai pirmā savienības teritorijā. Un tur bija endokrinologi, tur bija ģenētiķi. Un tas bija tas brīdis, kad sāka ģenētiku atzīt par medicīnas nozari. Pēterburgā, toreizējā Ļeņingradā, bija medicīnas akadēmijas akušērijas institūts, kurā bija liela ģenētiskā laboratorija, un uz turieni arī es tiku komandēta. Man ļoti laimējās ar kuratoru. Mani kurēja tāds profesors Aļipovs, un viņš man vienmēr teica, ko es jums vēl varētu parādīt, ko vēl. Un man klusībā bija vēlme pajautāt, un es uzdrošinājos arī to izdarīt, ka es gribētu redzēt akupunktūru. Izrādījās, ka tas ir ļoti vienkārši. Institūtā ir brīnišķīgs kabinets, kur strādā ārste, korejiete, kurai akupunktūra ir ģimenes tradīcija, kurai vecstāvs un tēvs ir ar to nodarbojušies. Es visu savu brīvo laiku sāku pavadīt tur. Mums izveidojās tādas ļoti labas attiecības, un tad, kad es beidzu savas ģenētikas studijas, viņa teica, viņa jau saprot, ka mani gaida atgriežoties atpakaļ karjera, laba ar šo te ģenētiku, pārveidojot šo te ģimenes un laulību konsultāciju par citu iestādi lielāku. Bet, tomēr, kad manī būtu kaut kas tāds, kas viņai liek domāt, ka es būtu labs adaterapeits. Es teicu, ka es jau ļoti labprāt, un man tas ļoti interesē un patīk, un te es redzu iespēju pacientiem palīdzēt kaut kā vēl bez gonovakcīnas, bez piena, bez pirogenāla un tā tālāk, un bez antibiotikām, bet, saku, tas ir neiespējami. Kursus dabūt? Viņa man palīdzēja šos kursus dabūt, un rudenī es jau biju Pēterburgā kursos. Tātad gada beigā, vienā gadā, pirmā pusgadā es izstudēju ģenētikas pamatus, un otrā pusgadā es kļuvu par adatterapeitu. Beidzās ar to, kad ģenētiskā laboratorija, tā ģimenes un laulību konsultācija palika nereformēta, jo es tā kautrīgi, bet ļoti noteikti un strikti pateicu, kad es tomēr ar ģenētiku nenodarbošos, ka es būšu adaterapeits. Sacēlās šausmīga vētra. Mani tiešām lamāja vārda pilnā nozīmē. Tikai teica, ka vai tiešām tu nodarbosies ar to šarlatānismu un ar tām muļķībām un vispār, kas tas tāds ir normāls operējošs ārsts un izstudējusi ginekoloģisku endokrinoloģiju un ģenētiku un operatīvo ginekoloģiju un tagad kaut kāda adatterapija vispār, ko tas nozīmē? Mēnesi atvaļinājums, atpūties, tu esi pārmācījusies. Protams, pēc mēneša atvaļinājuma es paliku pie adatterapijas. Un tā tas viss beidzās. Adatterapija bija ļoti tajos laikos tādā, kā lai to saka, duālā pozīcijā. Bija cilvēki, kas to atzina, un pie adatterapeitiem stāvēja milzīgas rindas, un bija cilvēki, kas
adaterapeitus lamāja par šarlatāniem un tā tālāk un tā tālāk. Starp citu, arī starp kolēģiem. Bet vai tu domā, ka šobrīd ir kaut kas mainījies? Es domāju, ka nē. Tikai vienīgi varbūt mēs esam daudz vairāk nocietinājušies savā pārliecībā, mēs esam daudz vairāk norūdīti. Un tam man jau ir pilnīgi vienalga, ko man aiz muguras saka. No jā. Un toreiz jau to adaterapeitu nebija tik daudz. Bija specpoliklinikā doktore Blumberga un doktors Vecvagars, bija profesors Nikolājevs, bija VF poliklinikā doktore Melberga un ādu dispanserā doktore Doble, vairāk jau adaterapeitu nebija. Nu, un līdz ar to 5. poliklinikā, tagadējā Puls 5, bija pirmais kabinets, kas bija pieejams, kā es saku, vienkāršiem cilvēkiem. Visiem. Pareizi uz specpoliklīniku vai to specslimnīcu jau, kurš katrs iekšā netika. Kaut gan tajās telpās atradās Padomju un partijas aktīva poliklīnika, kura tad man bija jāapkalpo bez rindas ārpus kārtas. Nu, es domāju, ka tas arī bija viens no punktiem, kāpēc šeit tika pieļauta šī adaterapijas atrašanās. Nu, un tad jau sākās konferences, braukšanas, meklēšanas, literatūras nebija, grāmatas nebija, kserokopijās varēja nopirkt par milzīgām naudām kaut kādus literatūras materiālus un palasīt. Tātad tu jau esi, kā teikt, sabojāts ārsts. Jau sabojāts, jo es sākumā mēģināju apvienot ginekoloģiju ar akupunktūru, pēc tam es sapratu, ka to nav iespējams apvienot, un es paliku pie akupunktūras. Bet saki lūdzu, kurā brīdī homeopātija? Homeopātija man tā zilā grāmatiņa ar to uzrakstiņu Osnovi homeoterapija man periodiski nelika mieru. Un pirmā mana interese bija, kad tomēr adaterapijai arī pēc tās apmācības, kādu es iegūju Ļeņingradā, bija zināms kontraindikāciju loks. Tātad terapijas metode nebija universāla. Un gribējās kaut ko vēl, kuru varētu pielietot arī tiem pacientiem, kuriem nedrīkst pēc tā laika nolikuma adaterapiju pielietot. Homeopātiskā aptiekā bija tāda homeopātiskās aptiekas vadītāja, kas tur bija no viņas institūta beigšanas līdz, tā sakot, kamēr vien viņa strādāja, Ozoliņas kundze, un es dažas reizes gāju pie Ozoliņas kundzes aprunāties. Viņa man diezgan daudz ko pastāstīja tādā saprotamā līmenī, lai varētu šo to pacientiem mēģināt piemeklēt, šo to mēģināt iedot, jo gribējās jau vēl kaut ko. Nu, un pēc tam jau doktore Limbai bija kursi homeopātijā, un, protams, es šos kursus ar lielu prieku izgāju un absolvēju. Bez tam bija jau homeopātes, kā mēs toreiz teicām, vecās homeopātes, doktore Kundziņa, doktore Kalniņa, acu-ārste doktore Samuse, urologs doktore Mūrniece. Nu, bija no kā kam pajautāt, bija no kā varbūt labreiz pamācīties. Un tad, kad es kursus biju pabeigusi, es sapratu, ka jā, viss jau ir ļoti labi un skaisti, un metode ir fantastiska, bet ar to ir par maz. Ar to ir par maz un ir kaut kas... Zināšana trūkst. Trūkst zināšanu, ar to ir par maz, daudz par maz. Un tad es sāku lūkoties pēc tā, kur vēl var kaut ko. Un tad bija tobrīd divas galvenās iespējas.
Kijeva un Grieķija. Un kas mani tik ļoti vēl pārliecināja par pievēršanos homeopātijai, manas studijas Ķīnā. Pēc mācību gada Ķīnā, atgriežoties, es sapratu, ka ne tikai pēc instrukcijas mums ir jāievēro kontraindikācijas, bet mums pēc sirdsapziņas ir jāievēro tas, ka mēs nedrīkstam šeit uzņemties ārstēt visu, ko ārstē ķīnieši. Jo, ja tur šo metodi mācās 5-6 gadus, un ja es tur mācījos gadu, tad šā gada laikā nevar apgūt. Ir starpība. Otrkārt, pietrūka fitoterapijas ķīniešu, pietrūka masāžas, pietrūka dietētikas, pietrūka vingrošanas, kaut vai dzīvesveidu un tā tālāk. Līdz ar to es sapratu, ka universālāka metode ir homeopātija. Un, lai cik dīvaini visiem tas nelikās, tieši atbraucot no Ķīnas, es sāku mazāk nodarboties ar radoterapiju un daudz vairāk un nopietnāk pievērsos homeopātijai. Tad bija Kijevas homeopātijas skola, 3,5 gadu kurs. Un pēc tam, protams, atkal meklējumi. Jo likās, ka vēl jau kaut kam ir jābūt. Bet saki, lūdzu, piedod, es tev pārtraucu šo stāstījumu, bet saki, lūdzu, vai tev ir saprotams, kāpēc tev liekas, ka vēl kaut kam ir jābūt? No kurienes tāds dzinulis, ka nē, šitien ir pa īsu, šitien ir pa mazu, tur ir vēl kaut kam jābūt. Man bija tā laime, ka es varēju gan materiāli, gan laika ziņā apmeklēt Kijevā pēcdiploma apmācības seminārus, kas bija 4-5 semināri gadā, pat tematiski semināri pa nedēļai, un nekad nebija 2 vienādu lekciju, 2 vienādu semināru. Pat ja aizbrauc uz vienu un to pašu tēmu. Pat aizbraucot uz vienu un to pašu tēmu. Un tad es sapratu, ka noteikti, ja es paklausītos vēl kaut kur, vēl kādu viedokli, varbūt citā valstī, es noteikti sadzirdētu varbūt vēl kaut ko. Kaut kādas atbildes dabūtu. Un tam, starp citu, es gribētu izstāstīt vienu nelielu piemēru. Ir homeopātijā tāds preparāts Nikolum metallicum, metaliskais niķelis. Neliels preparāts, ļoti reti pielietojams. Dažādās matērijā medika par viņu ir dažas rindas. Jā. Nemiers, plašāk neizskaidrojot, kāds nemiers. Galvas sāpes, migrēnas, locītavu sāpes, vēl daži simptomi, un tas arī pārsvarā viss. Vienā no semināriem profesors Van Vunzels demonstrēja savu gadījumu, kur viņš vienam pacientam, puisītim ar autismu, bija nozīmējis Nikolum metallicum. Un te es ieraudzīju, klausoties šo te gadījumu, pilnīgi sava viena mazā pacienta kopiju. Puisīti, kurš braucis jau bija vairākas reizes pie manis. Jā, kaut kāds efekts bija, bet ļoti niecīgs. Mēs ļoti ar maziem solīšiem virzījāmies uz priekšu un ļoti gribējās labāk. Un bērnam jau nāca 4,5 gadiņi un problēmas bija milzīgas. Un te tas nemiers tika paskaidrots dziļāk, ka neapturams nemiers. Nemiers, kuru nevar novaldīt. Atbraukusi no Grieķijas, es piezvanīju bērna vecākiem un palūdzu, lai atbrauc kāds no vecākiem bez paša bērna un iedevu viņiem Nikolum metallicum. Pēc 2 mēnešiem šo bērniņu atveda man atrādīt. Ziniet, es to bērnu nepazinu. Man ienāca kabinetā
ļoti savākts, ļoti jauks puišelis, kurš kā par brīnumu pasveicināja mani un teica, es atbraucu pie tevis parunāties, kur viņš agrāk vispār ar mani nerunāja, es viņam neeksistēju, viņam bija tā kaut kāda piedeva tai kabinetā, uz kuru viņu neskapēc atveda. Izrādījās, ka bērns bija pakāpeniski 2 mēnešu laikā sācis pats ģērbties. Viņš bija sācis pieņemt logopēdu. Ja viņš pēc 2 mēnešiem man varēja pateikt, labdien, un es pie tevis atbraucu, kur viņš vispār praktiski ļoti grūtībām runāja, tad es domāju, ka ir vērts meklēt, braukt, jau tādēļ vien ir vērts braukt. Jā, jau tādēļ vien ir vērts. Tev ir 20 gadu laikā tavā dzīvē tu iepazīsties ar šo preparātu un tava varbūt karjeras laikā atnāk vienu reizi tāds pacients. Bet viņš atnāk, saprotiet, bet tas bērns, kurš ir aizgājis parastajā skolā pēc tam, jūs stādaties priekšā vecākiem ar autismu, bērniņš, kurš 7 gados aiziet parastajā skolā. Un pie tam aiziet bez grūtībām, jo aiziet jau tad aiziet. Bet ar kādām grūtībām ir vērts strādāt. Jā, tu 20 gadus arī tā zini. Viena bērna dēļ, jo tā ir viņa vienīgā dzīve. Jā. Un tas ir vienīgais bērns saviem vecākiem. Un arī tas Nikolum ir viņa vienīgais preparāts, kas ir būtiskākais. Jā, un tas vienīgais, kas viņam palīdzēja. Vispār jau kādreiz ar šiem vienīgajiem preparātiem ir ļoti interesanti. Man bija pacients, kurš tā dīvaini piezvanīja, kad vai es viņu varu pārārstēt no mopša. Es, protams, biju nesaprašanā un es teicu, ko nozīmē pārārstēt no mopša. Viņam ļoti patīk mopšu sunīši šīs sugas, un viņš ir nopircis mopsīti, un mopsītis tiklīdz palaiza viņam seju, tā viņam ir nātrene. Dažas devas lizīnum. Tas, protams, mums neko neizsaka, tas ir preparāts no suņa siekalām. Un pēc 2 mēnešiem šis pacients man zvana. Es domāju, interesanti, ko tad viņš man teiks tagad. Un viņš laimīgs man saka, doktor, jums ir sveiciens no maniem 2 mopšiem. Es nopirku vēl vienu, jo man uz viņiem vairs nav alerģija. Un ļoti īsā laikā? Jā, tie bija praktiski dažas devas. Tas bija dažas devas. Jā, ko es gribu teikt? Katrā ziņā mums ir jāskatās arī citur pasaulē. Protams, tad, kad parādījās iespēja un mūsu kolēģi sāka domāt par braukšanu uz Indiju, es ar vislielāko prieku apmeklēju vairākus seminārus Indijā pie gan cita profesora, pie Džoses Īzaka. Un tā atkal bija cita pieredze, tā atkal bija homeopātiskā terapija mazliet citādā rakursā. Tā bija ātra, neatliekama terapija tūlīt un tagad. Katrā vietā viens un tas pats preparāts tiks nolasīts citā rakursā. Vai kā neatliekamās terapijas preparāts, vai kā konstitucionālais preparāts. Un katrā reizē būs zināmi savi aspekti. Papildinoši, viens otru papildinoši, un nekad jau šo zināšanu nebūs pa daudz. Un vienmēr jau liekas, ka varētu būt vēl kaut kas. Vēl kaut kas, un ka, ziniet, aiz horizonta noteikti ir vēl kaut kas. Man ir pilnīga pārliecība, ka noteikti aiz horizonta ir vēl kaut kas. Jā, tas laikam mums ļoti, ļoti palīdz. Tas ir ļoti motivējoši un tāds pasaules uzskats, pasaules redzējums ir laikam homeopātām vienkārši vitāli nepieciešams. Anne, bet tev ir arī savā personīgā pieredze lietojot homeopātiju un tā skaitā arī ļoti nopietnās situācijās runājot par tavu personīgo veselību. Jā, un
tā tas ir. Man bija situācija, kad man bija onkoloģiska saslimšana, un es pēc klasiskās medicīnas, pēc pilnas programmas klasiskās medicīnas, protams, pievērsos homeopātiskai terapijai. Man ir ļoti laimējies tādā sakarībā, ka mani konsultēja Tatjana Ģemjanovna, kad viņa bija mans ārstējošais ārsts, kamēr viņa bija dzīva. Un es praktiski visu mūžu līdz šai dienai lietoju homeopātiskos preparātus, ar vienu, ne jau vienu un to pašu, vienu, otru vai trešu, mainot viņus atkarībā no situācijas, no simptomiem, bet katrā ziņā neatslāpstot un nepārtraucot. Es nekad nenoliekšu ne starus, ne ķīmiju, jo tie ir izglābuši miljoniem cilvēku dzīvību. Bet ir viens bet. Ir jau arī vēl citas metodes. Un ja nu pacientam atsaka, diemžēl vēlīnās stādījās šīs terapijas, es uzskatu, ka tad, ja viņš vēršās pie homeopāta, tad homeopāta pienākums ir sniegt viņam palīdzību, un kādreiz viņa dzīvi var paildzināt uz daudziem gadiem. Un no otras puses, es tomēr uzskatu, ka mums ir jāintegrējās ar alopātisko medicīnu, jo tikai tam ir nākotne. Ja pacients neārstēsies tikai tāpēc ar ķīmijterapiju, tikai tāpēc, ka viņam kāds ir teicis, ka viņš sabojā saknas, tad man viņiem gribās tajos gadījumos teikt tā. Nu labi. Jums būs vesela saknas, bet piedodiet, jūs pats būsiet miris. Es tādā gadījumā uzskatītu, saņemiet ķīmijterapiju, un tad jau mēs ar jūsu aknām mēģināsim tikt galā. Tas ir starp citu Agras klīnikas profesora Aloka Parika klīnikas uzstādījums. Viņam pat ir termins atbalstošā homeopātija, kas man ārkārtīgi simpatizē. Atbalstošā homeopātija. Viņi dod paralēli homeopātiju stariem, ķīmijai, operācijām, un visur paralēli iet homeopātiskā terapija. Homeopātiskās terapijas atbalsts. Un līdz ar to tagad, protams, es uzskatu, ka pacienti kļūst aizvien izglītotāki. Man ir daudzi pacienti, kuri piezvana un saka, man būs tad un tad operācija, vai es nevarētu pirms tam ar jums pakonsultēties, kā man jārīkojās. Vai man un tad ir nozīmēta ķīmijterapija, vai es varētu pakonsultēties, kas man vēl ir vajadzīgs. Un es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi pareizi. Tas ir ārkārtīgi pareizi, jo tikai kopīgi šo pacientu kurējot. Jo mēs varam ļoti nomazināt, piemēram, tās pašas ķīmijterapijas blaknes. Ļoti nomazināt. Cilvēkiem nomazināt uz tā fona nav jāmokās. Gan aknu problēmas, gan intoksikācijas. Viss tas tiek nomazināts pacienti mierīgi. Pacienti ķīmijterapiju panes strādājot labāk, uz homeopātijas fona. Tas taču ir brīnišķīgi. Ja viņš ir ne tikai dzīvot spējīgs, viņš ir arī darba spējīgs tajā pašā laikā. Tas ir es uzskatu, ka tas ir liels sasniegums, ja pacienti to sāk saprast. Es teikšu pacienti no vienas puses, bet man liekas, ka tas ir jāsaprot ne tikai pacientiem, bet arī ārstiem. Jo kādam tam pacientam ir jāpasaka priekšā, kādas vēl ir iespējas. Redziet, ar šo nevienmēr ir rožaini. Nav. Ar šo nevienmēr ir rožaini. Jā, ir daži kolēģi, kuri skaidri un konkrēti pacientam pasaka, lūdzu, te jums ir doktora telefons, aizbrauciet, aprunājieties. Ir imunologi, onkoimunologi, kuri saka, aizejiet pie homeopāta, aprunājieties.
Nu, tad man vēl ir jāsaka, ir onkodispanserā māsiņas, kuras pacientiem ļoti bieži pasaka, aizbrauciet pie homeopāta, jo viņas ir redzējušas šos slimniekus varbūt biežāk, kuri lieto paralēli homeopātiju. Viņas ir kontaktējušās pašas ar homeopātiem. Nu, kaut kādā veidā pacienti dabūn to visu tomēr zināt. Ārstu iesaiste, protams, ir par mazu. Par mazu, jā. Par mazu, bet vismaz vairs ne visi ir tik ļoti noraidoši, kad jāsaka, ka tas homeopāts tiek uzskatīts par kaut kādu pasaules ļaunumu. Kaut gan ir arī tādi, diemžēl. Jā, tas laikam ir atkarīgs no pasaules uzskata, no izglītības līmeņa, no daudziem aspektiem, no zināšanām. Redziet, ir jau daļa speciālisti, kur uzskata, ka ja es to nezinu un nesaprotu, tad tas vispār neeksistē. Ja es to nezinu, tad tā tas nav. Diemžēl nezinu šo homeopātiju. Un pārsvarā tomēr nezinu. Tad pasaki godīgi, ka es nezinu. Bet nesaki, ka tās ir muļķības, ka tā nav. Tā ka šis vēl ir sāpīgs punkts, es domāju. Jā, sadarbība tas ir diezgan sāpīgs punkts, jo, es domāju, ka ļoti liels mīnus tomēr, ka ne Stradiņos, ne universitātē nav pat visniecīgākā homeopātijas kursa, bet tieši studentiem 1-6 gadu laikā. Vajadzētu būt tā, ka studenti tiek iepazīstināti, ja piemēram tur 100 studentiem nolasa, iepazīstina viņus, piemēram, ar jautājumiem par homeopātiju, varbūt 10 no viņiem tas aizskars, un viņi kaut ko interesēsies, un varbūt 1 vai 2 tikai par homeopātu kļūs, bet viņiem vismaz būs informācija, priekšstats un tā tālāk, un varbūt arī iespēja kaut kā paplašināt to savu redzējumu par lietām, kas vispār medicīnā notiek. Jo īpaši jaunos gados, ka tas prāts tomēr ir vairāk atvērts. Protams, ar noteikumu, mācību procesa laikā nav uzstādījums tikai tā un nekā savādāk, jo šobrīd tas uzstādījums uz pierādījumiem balstīta medicīna. Es gribu teikt, labi, 30% gadījumu viņa ir uz pierādījumiem balstīta. Visos pārējos gadījumos pa priekšu iet pieredze, vai vienkārši mēs tā darām, un tā tālāk, vai vadlīnijas efektivitāte. Kaut gan vadlīnijas, es domāju, ka tas ir tāds ļoti ierobežojošs ārsta mākslu un meistarību punkts. Viņš ļoti ierobežo, un viņš liek ārstam arī nedomāt, diemžēl. Viņam nav jābūt radošam, jo viņam ir priekšā vadlīnijas. Pirmkārt, otrkārt, treškārt. Un pēc tam šo, un tad šo. Un tas drusku tā kā man šķiet tomēr atbrīvo no atbildības, un tas rezultāts, es domāju, nevienmēr ir tas labākais, ko varētu sagaidīt. Katrā ziņā, nav, kā teikt, cilvēks ir tik ārkārtīgi sarežģīta būtne, un vēl joprojām zinātnē tik nezināms. Ko mēs no cilvēka, iedomājieties, mums ir smadzenes, par kurām mēs zinām, es nezinu, šitik, Labi, ja mēs zinām kaut kādu 1 kubikmilimetru no smadzenēm, kas tur vispār notiek. Kā notiek, piemēram, tagad, ko studentiem māca, kas ir šūna un kā notiek šūnā vielu maiņā un tā tālāk, ārprāts. Salīdzinoši ar to, ko mācīja man vai ko mācīja tev. Kā es saku, es pabeidzu Rīgas medicīnas institūtu. Kas mums bija izmeklējumi? Asins analīze, rentgens un pa lielam viss. Mēs paši palpējām, paši auskultējām, paši perkutējām, paši visu darījām, lai uzstādītu diagnozi. Šim mulsina tai pašā akušērijā un ginekoloģijā. Nebija mums sonogrāfu, nebija mums nekādu monitoru. Mums bija rokas, mums bija stetoskops.
Un kāda bērna guļas noteikšana, un tāpēc viņš jāsūta uz sonogrāfiju. Paklausieties, kāpēc lieka manipulācija, ja tu bērna guļu taču vari noteikt ar rokām. Priekš tam taču tev ir rokas. Tas ir, ja tu to iemācies, ja tevi kāds iemāca to darīt. Jā. Bet tagad, acīm redzot, ļoti daudz ko nemāca, vispār nemāca. Tāpēc, ka nevajag vairāk to mācīt, tāpēc, kad ir sonogrāfija vai jebkāda cita izmeklēšanas tajā metode. brīdī, kad sonogrāfijas nebūs, vienā brīdī, ja tu būsi situācijā, kad Vienmēr būs. Jā. Vienmēr būs. Ziniet, lai Dievs dod, ka vienmēr jā, būtu. kā es saku, mēs esam tādā ziņā laimīga specialitāte, jo mums neko nevajag izņemot zāles. Mums ir mūsu zināšanas, mums ir mūsu galva. Jā, pieredze, visas pieejamās izmeklēšanas metodas, kas ir pieejamas man kā cilvēkam. Protams, mums ir vajadzīga aptieka. Bez zālēm mēs neko. Bet vispār es varu pieņemt pacientu arī zaļā pļavā, bet, un protams, atrast viņam preparātu. Pacientiem kādreiz šajā jomā ir interesanti. Atnāk kundzīte sūdzās, ka viņai ir trofiska čūla uz kājas. Mēs savā ārsta būtībā, mēs viņu izrunājam, anamnēzi neviens nav atcēlis. Mēs viņai pamēram spiedienu, mēs viņu paklausamies. Tagad es tai kundzītei tas bija konkrēts gadījums. Man tādas aizdomas bija, es teicu, ziniet, atguļaties uz kušetes, es gribētu jums vēderu paskatīties. Man kājas sāp, dakteri, kāds vēders? Un tad, ja tu tai vēderā pēkšņi kaut ko atrodi, kāda trofiskā čūla, jā. Tad kāda vairs trofiskā čūla. Jā, kāda kāja. Un atkal tai pašā adaterāpijā, cik svarīga ir komunikācija ar pacientu. Atsūtīja vienreiz tādu kundzīti gados, un var redzēt, ka dekompensēta un akrocionoze, bet šausmīgas sāpes mugurkaula jostas krustu daļā paiet, nevar salīkusi. Palīdziet kaut ko. Uzlikt lielās adatas, ļoti vārga pa vārgu. Es izlemju, ka es viņai aurikulāro terapiju uzlikšu ilgtermiņa adatiņas un palaidīšu. Es tagad viņai izklaušanu, viņu visu, mēs izrunājam visu, es tagad dezinficēju ausi. Viņa man sāk intensīvi stāstīt, ka tik ļoti sāp mugura un izstaro uz kāju un gandrīz līdz papēdim. Un tā intensīvi man stāsta par to muguru. Tad, kad viņa saprot, ka es tagad viņai duršu ausī, viņa saka, bet dakterīt, man auss nesāp. Es domāju, taču runā ar cilvēku. Paskaidrot taču vajadzēja. Kad ne jau tāpat es tai ausī duršu, bet tāpēc, lai jums noņemtu sāpes. Nepateicu es cilvēkam. Tā ātri, tagad es jums ieduršu un jūs varēsiet iet. Runāt vajag ar pacientu. Pacientam ir jāpaskaidro. Ļoti bieži ir tā, ka pacientam arī rodās pašam liela interese, un viņš, protams, aktīvi iesaistās, bet te ir arī jautājums par to, ja mēs ar pacientu sarunājamies un paskaidrojam, kāpēc viņam ir jāatnāk otrais, piemēram, uz vizīti, un ka simptoma neesamība, kaut kādas hroniskas saslimšanas simptoma neesamība, piemēram, mēs iedodam pirmreizējas zāles un viņam notīrās āda un simptomi pazūd, izsitumu nav vairāk un tā, ka šo simptomu neesamība neliecina par izārstētu saslimšanu. Jā, jo paies kaut kāds laiks un tie simptomi atgriezīsies, kā tas ļoti bieži arī gadās, jo pacientiem kaut kā drusku, nezinu, vai viņi atslāpst, viņiem vairs nav interesi, jo viņus jau tas, kas viņus uztrauca, vairs neuztrauc, bet ir jāpaskaidro, kāpēc un ko mēs darīsim, un tad var sagaidīt to līdzestību, no pacienta puses, ka viņš būs tas, kurš piedalīsies, aktīvi ar savu vēlmi, tas ir ļoti terapijas rūpīgi jāiestāsta. Kad būs tas, un varbūt, ka vajadzēs vēl reizīti, lai mēs nobeigtu šo terapiju, jo pilnībā... kā mēs runājot... Tad sanāk, bet ļoti
tomēr tagad jau mazāk, protams, bet ir atskrien, simptomi pazūd, pēc tam viņš atnāk pēc gada, doktori, man atkal ir. Nu, jā. Un tad ir jāpaskaidro, ja, piemēram, mēs ārstējam to hronisko procesu, homeopātijā mums ir šie 4 terapijas līmeņi, jā, ka mums ir akūtais līmenis, hroniskais, miezmātiskais un konstitucionālais, kā mēs tiekam līdz pašai saknei un līdz lielajai atbildēji. Bet tam ir vajadzīgs laiks. Mēs nevaram to izdarīt mirklī. Ne visi saprot, ka tam ir vajadzīgs laiks. Un arī tad, kad tā atkal jau slimība ir atkāpusies, bet, piemēram, pie tā paša, poliartrīta, kad sāsinājums būs rudenī. Cilvēkam vasarā ir labi, un viņš neko nedara. Ir jāpaskaidro, ka tieši tad, kad ir labi, mums ir iespēja pielietot šos preparātus, kuri tieši ir jāpielieto tikai tajā brīdī, kad nav nekādu simptomu. Bet mēs zinām, ka tur tas iemesls ir un ka tā atgriešanās ir ļoti iespējama, vairāk kā iespējama. Ja? Un ja pacients to nezina, viņš jau nenāk. Viņam taču nesāp. Un tad kaut kur pret decembri jau atkal sāk. Un tad viņš atnāk atkal jau ar sāsinām. Un iepriekšējais padarītais darbs drusku ir būtībā vējā. Jā. Viņš jau ir zaudēts. Jā, laiks ir zaudēts. Jā, bet runājot par arī par tevi un tavu, es taču pieļauju, ka tava ģimene arī lieto homeopātiju. Jā, protams. Viņa nespirinās pretī. Nē, neviens nerunā pretī, visi zina, kas ir graudiņi, kur ir graudiņi, un pazvana, vai pie šitā arī var kaut ko dabūt no graudiņiem. Jā, protams, ka var dabūt. Mēs braucām ar manu mazmeitiņu garām homeopātiskai aptiekai, un es saku, paskaties, šeit ir tā vieta, kur mēs varam nopirkt mūsu zālītes. Jā, saldos graudiņus. Jā, bērns bija priecīgs ieraugot, ka te ir tā vieta. Jā. Mums ir katrā ziņā... Es ļoti priecājos, ka man vīrs ķirurgs, viņš ir ļoti homeopātisks. Un viņš jau daudzu gadu garumā lieto homeopātiskos preparātus, un viņam nekādi jautājumi neradās. Savā laikā ne pret akupunktūru, ne pret homeopātiju. Tā ka es ļoti priecājos par to. Jā, jo mana pirmā pieredze ir arī par homeopātiju tieši viņu pamēģinot, jo man bija zināmi simptomi pirmās grūtniecības laikā, un mans vīrs saka, viņš iemaisa glāzē, es domāju, ka tas bija konium 4 vai 6, un viņš saka, paņem, iedzer. Es saku, ko tu, studente, 6. kurs, kādu homeopātiju, ko tu gribi no manis, ja? Labi, tevi mīlot, ja? Vienu malciņu. Viss, es otrā dienā pamodos bez šī ļoti mokošā simptoma un pati brīnījos, kā viens malciņš, zem atšķēdījuma konium, mani atbrīvoja vienkārši mirklī. Ja? Man ilgi nebija... Jā, es savā laikā atcerēšos mūžīgi, kā es sev pati nozīmēju pirmo homeopātisko preparātu. Doktors Matisons bija uzaicinājis nolasīt dažas lekcijas. Bija Demjans Popovs un Antons Popovs. Viņa tajā prakses vietā bija tāda neliela zālīte, un cik mēs to cilvēki bijām salasījušies. Un viņš lasīja to klasisko dāmu trio un vēl kaut kādas Ignācija, Sēpija, Pulsatilla, laikam Beladonna un vēl kaut kas. Un pirmais preparāts, ko viņš nolasīja, bija Ignācija. Es noklausījos kārtīgi Ignāciju, aizbraucu uz homeopātisko aptieku, nopirku 200 potenci Ignāciju un sāku lietot 200 potenci Ignāciju. Un es uzskatu, ka diez vai bez šī preparāta es būtu tikusi līdz nākošiem preparātiem. Pēctecība ir ārkārtīgi būtiska. Grūti pateikt, vai es pēc savas būtības esmu Ignācija. Bet zini kā,
Ir jau arī, tev jau nav jābūt pēc savas būtības Ignācijai, ir jau arī situatīvās. Bet tas bija preparāts, kas man izglāba. Jā, jo bez šī preparāta iespējams, ka tev trūktu motivācijas kaut ko meklēt vai lūgt palīdzību kaut vai. Muti atvērt, tieši tā. Savā introvertumā. Jā, un tas ir kaut kas, kas tev atkal iedod to nākamo Diez vai, soli, ja es toreiz to nebūtu to Ignāciju palietojis, vai es tagad te tā sēdētu un runātu tik daudz. Visdrīzāk es sēdētu un klusētu. Paldies, ja vispār nenāktu runāt. Jā, paldies Ignācijai. Kaut gan Ignācija ir, runājot par Ignāciju, viņa jau ir introverta ar sevi, par sevi. Jā. Par laika prognozu un politiku Ignācija ļoti labprāt runā. Jā. Tā kā jā, tur ir arī zināmas nianses. Tā, Anna, saki lūdzu, ja mēs tagad paskaitām, cik tad gadus tu esi medicīnā? Kāds ir tavs darba stāžs? Ārsta stāžs man ir 55 gadi. Gribās vēl strādāt? Jā. Brīnišķīgi. Jā. Zini, šovasar es biju saorganizējusi no sava kursa tikšanās pasākumu, jo 50 gadu jubileja mums nesanāca, bija Covid, un 45 gadu jubileja jau 10 gadu atpakaļ. Man izdevās savākt 33 cilvēkus no mūsu kursa. Daudz? Jā. Jo tas ir salīdzinoši, un tas ir daudz. Jā, mums jau vispār bija ārkārtīgi labs kurs. Profesors Romāns Lācis, Valdis Nagobats, profesors Pavārs Andris, profesors Mārcis Vēvers, tad Kristons Andris no Liepājas, tubdispensara galvenais ārsts. Izcils personības šobrīd. Mums tiešām bija personības. Mums kurs bija tiešām personības. Un tad mēs vienā brīdī piecēlās Pavārs Andris. Viņam parasti tas humors ir tāds ar tādu pieskaņu un saka tā. Mīļie cilvēki, es ļoti sen neesmu bijis tik daudzu vecu cilvēku sabiedrībā uzturējies tik ilgu laiku, bet, zini, man likās tīri interesanti. Jā, jūs visi vecais vienīgais, nē. jā, daudzu vecu cilvēku sabiedrībā. Zini, izrādījās no tiem Katlapa Ilze no mana kursa, Zaķa Gunta no mana kursa, Neimane Ligita no mana kursa. Mēs vispār bijām ļoti labs kurs. Un strādājoši šobrīd mēs esam 4. Piekam visas no ginekoloģijas grupas, es teicu, visaktīvākās. Tomēr dāmas ir ginekologi. Strādīgas un čaklas, lai visi to ņem vērā nākotnē. Un man viena kolēģe tā klusiņām saka tā, paklausies, un tev viņi vēl nav apriebušies. Es saku, zini, nē, man ir interesanti. Jā. Man ir interesanti. Jā. Es ar prieku pamostos no rīta, pasaku paldies Dievam, ka man ir iedota jauna diena, un eju uz darbu. Un man ir iespēja. Jā. Man patīk tas darbs. Man patīk ar tiem cilvēkiem nodarboties. Jā, redzi, jo es domāju, ka tas milzīgais gandarījums, ko mēs saņemam pretī, jo mēs saņemam to milzīgo gandarījumu un mums ir iespēja pacientus izārstēt, viņš iedod tik daudz spēka un prieka. Jā, tieši vēlmi atkal un atkal to atstrādāt. Ja runā par to milzīgo gandarījumu, es te pateicu tādus pāris gadījumus, kas tā iedod pāris graudiņus un viss, brīnumainā kārtā, viss ir brīnišķīgi. Nav jau tikai tādi gadījumi brīnumainā kārtā. Man pirms jau vairāk kā gada, nevis pagājušā decembrī, bet aizpagājušā decembrī, kā tagad atceros 5. decembrī, atnāca puisis.
Viņš man tā arī līdz šim nav pateicis, kas viņam iedeva manu telefonu. Viņam sieva tobrīd sievai bija 39 gadi, atradās Stradiņu reanimācijā, pilnīgā paralīzē. Viņai bija tikai skaidra apziņa. Viņai nebija ne rīšanas refleksa, ne elpošanas refleksa, ne kustību, visur katetri, visur zondes, visur 39 gadi. Un viņus rakstīja ārā uz Jūrmalas slimnīcu ar tekstu, kad visdrīzāk, ka viņa jums nekad nesteigās, viņa nekad nesēdēs un arī laikam nekad nerunās. Viņai bija 2 gadu vecs bērns. Tad es negribu teikt, ka es fizioterapeiti un zelta pieminekli vīram, kurš katru dienu brauca pie viņas un vairākas stundas masēja rokas, kājas, muguru, lai tie muskuļi neatrofētos. Tad, kad viņa pirmoreiz nostājās uz kājām, tad es teicu, dēļ tā ir vērts strādāt. Tu savu vietu paradīzē jau esi nopelnījusi. Paldies! Dēļ tā ir vērts strādāt. Viņa šobrīd man ir, protams, ratiņkrēslā, pat labam viņa ir mājās, gaida savus kārtējos vaivarus, viņa runā, viņa pa istabu var staigāt, bet labprātāk ar staigulīti nekā tāpat, bet vīrs mēģina viņu piedabūt staigāt, viņš to staigulīti noliek tālāk, un tad viņa aiziet līdz tam staigulītim, lai viņu paņemtu. Viņa staigā, viņa kustās, viņa runā. Jā, brīnišķīgi. Protams, fizioterapeiti, protams. Jā, redz, to sauc par integratīvo medicīnu. Un jā, tas ir tas, kam būtu jādara. Jā. Man ir vēl viens pacients, kurš tagad laimīgs skraida pa savu ķekavas īpašumu. Tam gan ir 76, 7. Tur tās diagnozes, tas bija 19. gads, kad mums Covid sākās 19. 19. ziemā decembra Ķīnā. Sākumā viņš ar sepsi nokļuva Stradiņu reanimācijā. Viņam bija stafilokoku sepsis, stafilokoku apusē pneimonija. Pēc tam viņam bija reanimācijā insults. Bet tad viņam laimējās. Bija neiroķirurgs, jauna daktare, kura viņu operēja. Tici man, ka vecie daktari nebūtu viņu operējuši. Un neviens viņiem nepārmestu, jo būtībā nebija ko īsti. Viņi varēja arī neoperēt. Bet jaunajiem ir jāglāb pasauli. Bet viņa gribēja pamēģināt, viņai naginizēja, paldies Dievam. Viņa viņu izoperēja, viņš palika dzīvs. Nākamā viņas dežūrā viņam bija hemorāģija, un viņa viņu atkal operēja. Un pēc tam viņam bija sirds tamponāde. Un pēc tam viņam bija akūta nieru nepietiekamība. Sieva viņam ir mediķis. Tos graudiņus mēs tur mainījām praktiski reizēm ik pa stundai pēc situācijas. Un viņai atļāva dot, dodiet, jūs taču ziniet, ka viņš nomirs, kāda starpība, dodiet, ko gribiet. Viņš taču tāpat nomirs. Nenomira. Viņam tagad ir kroniska nieru nepietiekamība ar kreatinīnu kaut kur 110, 112. Viņš ir uz nieru preparātiem. Jā. Viņš ir staigājošs, viņš darbojās, viņš var pastrādāt, viņš ir dzīvs cilvēks. Viņš ir dzīvs cilvēks, tieši tā. Viņš ir dzīvs cilvēks. Jā. Lūk, integratīvā medicīna. Neirologs, kuram niezēja nagi. Kurš viņu operēja tad, kad citi varbūt nebūtu operējuši.
Jā, tā ir tā sadarbība, tā, manuprāt, ir vienkārši lieliska lieta. Mēģinātu, un tagad jūs pieliekiet savu, un jūs pieliekiet savu, un jūs pieliekiet savu. Ja ārsti varbūt nebūtu tik greizsirdīgi, ja ārsti ir greizsirdīga publika. Tad tas viss būtu pavisam savādāk. Jā, noteikti. Par to gan es esmu pārliecināta. Un te mums ir viens tāds, es nezinu, negribās jau teikt pārmetums, bet tomēr, ka gribētos tādu aktīvāku tās integratīvās medicīnas izveidi, ka viņa būtu aktīvāka. Kaut gan ģimenes ārsti jau šobrīd ļoti, ļoti daudzi nodarbojās ar paralēlajām lietām. Kaut vai hēlu, kaut vai kompleksus. Bet arī kaut vai atsūtīt uz konsultāciju, kaut vai arī tādā veidā, kā es vienmēr saku kolēģiem, bet tev jau nav jākļūst par homeopātu, bet tev ir jāzina, kas tas ir. Tev ir jāsaprot homeopātijas iespējas, tev ir jāzina, kas tas ir, lai tu varētu piesaistīt palīdzību, lai tu varētu dabūt padomu tam pacientam. Viņš pats aizies pie tā homeopāta. Un ir labi sadarboties, ir labi zināt, ko dara, neiroloģis, ko dara homeopāts un koordinēt darbības. Jo, piemēram, arī, teiksim, tie paši, tiroidītu pacienti, skaidrs, ka viņi iet pēc terapijas pie endokrinologa. Endokrinologs viņus uzmana, izmeklē, raksta norīkojumus, veic monitorēšanu, analīzes un tā tālāk. Bet paralēli tam mūsu mērķis ir tikt no tā, piemēram, L-tiroksīna vaļā. Vai tad tiešām to vērokdziedzeri nevar dabūt uz kājām patstāvīgi, nevis tikai ar palīdzību. Un tad lēnām endokrinologs dara savas lietas, es daru savu, un mēs skatoties, kāda mums ir dinamika, mēs smuki varam to devu samazināt un iespējams kaut kādā brīdī jau to L-tiroksīnu, piemēram, pārtraukt. Bet tā endokrinologa kontrole man kā homeopātam ir būtiski nepieciešama. Svarīga. Jā, ļoti svarīga. Tu pieminēji tagad endokrinoloģiju, un es atcerējos vienu ļoti smagu gadījumu, bērniņu, kur tad, kad man piezvanīja vecāki par šo situāciju, es atcerējos Džoses lekciju Indijā, kur viņš par vairogdziedzeri lasīja un teica, ka arī tad, ja ir aplāzija un var uzskatīt, ka piedzimis gandrīz vai bez vairogdziedzera, kad var sākt dot kāliumu karbonikumu un teiksim tā, un var uzdabūt kaut ko. Bet viņš arī uzdaboja, viņam arī ir tā meitenīte ar piemēru. Bet man ir tieši tāds pats piemērs. Jā. Bērniņš gan ir daunīta meitenīte, bet meitenīte ir, ko viņa piedzima. Sindroms ir sindroms. Mēs viņu nomainīt nevaram. Viņa piedzima, kā dzemdību namā uzskatīja bez vairogdziedzera. Notūkusi, tūskaina, bez. Principā šobrīd mēs esam uz kāliumu karbonikumu reizi 28 dienās un tiroidīnu 200 reizi 14 dienās. Meitenīte ir 5 gadi, viņai ir vairogdziedzerītis un viss notiek. Viss notiek, attīstība notiek. Jā. Un viss notiek. Un principā tas viņas, protams, dauns vizuāli ir dauns, bet meitenīte ir ļoti aktīva un meitenīte neslimo, meitenīte ir maksimāli socializēta, saglābta, cik var saglābt šo bērnu. Jā, jo arī cilvēku, kuram ir kaut kāda šī te ģenētiskā saslimšana, tas jau nenozīmē, ka viņš neslimos ar iesnām, angīnām vai vēl kaut ko. Jā? Un līdz ar to mēs parasti šie bērni jau aiziet no interkurentām lietām. Un te tas bērns neslimo, viņš vienkārši neslimo, viņš ir pietiekami spēcīgs, viņš normāli attīstās pārējā visā veidā, un viņam ir vairogdziedzerītis. Noram. Jau smuks mazs vairogdziedzerītis ir sonogrāfiski.
Jā, ļoti cerīgi. Ļoti cerīgi. Ļoti cerīgi. Klausies, Anna, es tev gribu teikt milzīgi paldies par šo sarunu. Paldies, ka tu atnāci, ka tu atradi laiku. Paldies par drosmi izteikties. Un uz šīs cerīgās nots es atvados no tevis un iespējams uz vēl kādu interviju. Labi, liels paldies. Bija ļoti patīkami parunāt par šīm lietām. Paldies tev. Un homeopātija, manuprāt, ir tas, par ko mēs laikam varētu runāt. Runāt un runāt. Ļoti, ļoti, ļoti daudz. Paldies! Paldies!